Labdien, skorpioni! Jūnijas klāt skatāmies, ko taro kārtas jums saka. Skorpioni būs ļoti skaisti mierīgi šajā mēnesī. Apcerīgi, mierīgi, pie dabas, ar jogu, ar grāmatu. Būs atvaļinājums, būs miers, būs iespēja pabūt klusumā. Un tas var būt tāds arī ilgi gaidīts miers. Savukārt tam skorpionam, kam tagad liekas, ka viņš jūnijā gan gatavojas liels kalns gāzt, es gribētu teikt, tā nebūs, jo kārtas mērenība saka, ka viss notiks noteiktā laikā, noteiktā vietā un noteiktā veidā. Viņa neļauj ātrāk izdarīt lietas, kā viņām jānotiek. Un ja jums ir kaut kādi plāni uz jūniju, kur man noteikti kaut kas tur jādabona atbilde vai jāsakārto vai jānomaina lēnām, pat nesteidzoties, jo, kā es teicu, viss notiks tajā laikā, kad tam jānotiek. No tā, ka jūs, teiksim, steigsieties vai mēģināsiet kaut kādas lietas ietekmēt, visdrīzāk ātrāk nekas nenotiks. Tādu mieru, apceri, sapratni un tad var kādu vizualizāciju taisīt vai to tādu. Darbs. Darbs, pasaule. Darbā tas var būt jaunas iespējas. Pirmkārt, tas ir jaunas un paplašinātas iespējas. Dažām labām tas var būt arī tāda darba dzīves noslēgums tādēļ, lai tu dotos tālāk, lai to meklētu, lai tu mācītos, lai tu attīstītos un dotos tālāk. Nevis tādēļ, kā uzsvars ir uz noslēgumu, bet uzsvars uz to, ka tu esi tā vērts, vai tu esi gatavs, lai dotos tālāk, lai kaut kas notiktu, lai attīstītu, lai pavērtos jauns horizonts. Un, manuprāt, tā ir tāda izaugsmes kārtas, kas ļauj mums kļūt pieaugušiem, uzņemties atbildību, un iespējams, ja tu tagad sēdi tādā darbā un domā, man jau nekādas pārmaiņas te nebūs, es jau te 22 gadus sēžu. Varbūt, ka pietiek, gluži vienkārši piecelies, pasaka paldies un sāc ielikt CV online kādu ziņu. Jā, tādā iespēja, protams, ka dažs labs skorpions varētu braukt kādā ārzemju ceļojumā, pieredzes apmaiņā, jo kārtas pasauli bieži mums tiešā veidā paver pasauli vaļā, profesionālā veidā. Tātad, ja jūs meklējat kādus sadarbības partnerus vai piegādātājus vai pircējus, šī pasaules tēma šeit ir svarīga. Privātā dzīve. Privātā dzīvē tā bišķiņa klusāk, jāsaka tā, kaut kāds tāds miers iestājies, atsalums, atstatums, un gandrīz vai man sasaucās ar šo kārti, ar to pasauli, tāda sajūta, ka kāds ir kaut kur prom, kaut kur aizbraucis, klāt nēsošs vai ļoti, ļoti atsvešināti tāls. Jā, interesanti, mums vajadzētu šo kārti mazliet padarīt labāku, tātad, ja mēs zinām, ka tāds atsaluma periods ir gaidāms, tad izanalizējam kādēļ, uz kurien tas velk, viņš ir ilgstošs, līdz ar to no viņa ārā tikt nebūs nemaz tik viegli. Sākiet domāt, kāpēc, ko mēs varam mainīt. Un es pat gribētu šodien izvilkt vēl vienu kārti, es paņemšu vēl vienu kārti, kas būtu jāmaina. Jāmaina būtu noteikumi pret partneri. Redziet, te ir Sātans blakus, un Sātans saka, man ir tik daudz uzstādījumu, man ir tik daudz noteikumi, un te noteikumi saistās ar 3 lietām. Nauda, vara, alkohols, seks. Jā, tad es tev esmu uzlikusi noteikumu saistībā ar alkoholu lietošanu. Mūsu ģimene tagad nedzer. Hop, un iestājās miers mājā. Pareizi sakot, tāds miers kā klusums pa visu dzīvokli vai pa visu māju. Ja? Es teicu, nevajag uzlikt otram cilvēkam pienākums, kas viņam obligāti būtu jāpilda. Ja? It sevišķi, ja tu neesi tas, kas to darīs. Tā kā šeit lūdzu nepārspīlēt ar savu varu pār partneri, jo tas var beigties ar diezgan tādu lielu kašķi. Vai pareizāk sakot, klusumu mājā. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šis ir klusais mēnesis, kā jūs sapratāt. Ja? Jūnijā varat darīt pilnīgi visu, ko citu. Nav nekāda vajadzība tērēt nervus, spēku un enerģiju uz partnerattiecībām. Pilnīgi atpūtas mēnesis. Ja, tā kā šeit, tiešām var arī enerģiju netērēt. Padoms.
Deviņi zīžļi saka taupiet spēku. Jā, taupiet spēku, esiet vairāk ārā, esiet vairāk pie jūras, esiet pie dabas, ceļojiet un atgūstiet spēku mazliet vairāk, jo pati pirmā kārta jums teica, ka būs mierīgi, ka būs lēnām, ka būs apcerīgi. Arī darbs jums ļauj tādu lielu kvalitatīvu lēcienu darīt. Un tāda sajūta, ka jūsu dzīve kaut kādā ir tādā pusfāzē pašlaik, kad jūs varat izpūst gaisu, saprast, kas notiek, nomierināties, lai mierīgi dotos tālāk. Nu labi, lai jums izdodas vislabākajā veidā.